Arēna ir super neapmierināta. Nākamā pazara mums ir 5 raundi. 5 raundi, ja tu gribi. Aci par tāci. Kristaps Zīle, Zaužģa Vados, Bazara 0-4. Что ты сделал такого, чтобы тебе подняли руку? Tāpēc es teicu, varēja arī dot nešķirt un būtu viss kārtībā. Es izdarīju vairāk. Что? Чтобы не было больше вопросов, бой должен закончиться досрочно. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji, cīņas sporta draugi. Uzsākam otro epizodi Bazara 0-4 cīņas šovam. Un šodien pirmo reizi kopš janvāra cīņas pie viena galda, ja to tā var nosaukt, aci par tāci, sēž 2 Latvijas kickboksa smagsvari. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Kristaps Zīle, Zaužģa Vados. Vīri, cīņa, par kuru cilvēki diskutē vēl šodien, jāatzīst Latvijā. Tāpēc arī mēģināsim saprast, kas notika toreiz un, protams, kas notiks 12. septembrī. Bet par to visu varbūt drusciņ vēlāk. Sāksim tā mierīgāk, kāds pavadījuši šos mēnešus kopš cīņas. Es zinu, redzēju, Kristap, tu pa ārzemēm dzīvojies, pa Bali, ja nemaldos. Varu pastāst, kā tev šie mēneši pagājuši kopš cīņas? Jā, vakar atgriezos no Bali. Pēdējie mēneši, es varētu teikt, tā karsti, smagi, bet patīkami. Apvienoju, kas saka, patīkamo un liederīgo. Gan treniņi, gan arī atpūta. Arī tā, ka pēc pēdējās cīņas vajag arī kaut kādu posmu jāpaiet, mazliet vajag arī atjaunoties organismam visi. Tā kā, manuprāt, vislabākais es devos prom, jo citā vidē tu atslēdzies no viss tas, kas ir bijis šeit. Var pārgrupēties pa jaunu, sākt uzlikt jaunu mērķi un iet uz priekšu. Tā kā, jā, pēdējie mēneši bijuši labi. Izklausās labi, jā. Nevar sūdzēties. Nav par ko sūdzēties par. Noteikti. Kā ar tevi, Zauri? Lai pirms tam, kad mēs sāksim, un es varu uzteikt visu savu domu, es runāšu krieviski, es cenšos jūs saprati, bet, ja jūs varu runāt latviski, es jūs saprotu, то есть окей. Сразу после боя я с семьей побыл некоторое время в Латвии, провели время, и с семьей вернулись в Дубай. И там мы живем с семьей, жена, дочка, мы там. Все нормально. И... Так что, да, у людей было много вопросов, и я очень рад, что у нас будет бой, и будет возможность закрыть этот вопрос. Tas bija tieši mans nākamais jautājums. Kā jūtaties tagad aci pret aci? Pirmo reizi nemaldos kopš cīņas, vai jūs esat jau sarakstījušies kaut ko savā starpā apsprieduši privāti? Emocijas norimušās kopš janvāra? Es jāsaprot, tas ir sports. Sports ir sports, dzīve vienkārši. Tā kā, zin kā, nekādu kaut kādu aizvainojumu, vispār kaut kādas sliktas emocijas sevī nav jēgas turēt, viņi tev dzīvē neko nepalīdzēs. Tas, kas ir bijis, to nekad nevar mainīt, un tu ej uz priekšu vienkārši. Un viss. Viennozīmīgi. Nevar nepiekrist. Абсолютно точно, что никаких негативных эмоций нету. Кристоф абсолютно прав. Это бизнес, это спорт. И да, это суровый бизнес, и, может быть, в клетке были какие-то эмоции. Сейчас этих эмоций нет. Мы взрослые люди, и у нас есть, я надеюсь, уважение. И когда будет 12 сентября, будет бой, там эмоций будет много. Сейчас все, я думаю, спокойно. Es nemaz citu atbildi negaidīju no abiem cienījumiem. 2 kickboks leģendām Latvijā tīri sportiski interese, nekas cits tas nav, bet varbūt, jā, ķersimies, vērsim pie ragiem. Nerunāsim liek, parunāsim varbūt par pirmo cīņu, kas notika janvārī, par diskutablo daudzuprāt tiesnešu lēmumu. Kāda bija tava doma, Kristap, pirmā, kas ienāca galvā, kad paziņoja rezultātu? Manuprāt, to jau varēja redzēt video, kāda bija mana reakcija. Es nebiju apvienots ar rezultātu, jo man personīgi likās, ka es uzvarēju. Ok, ja neuzvarēju, tad, manuprāt, vismaz tad neizšķirts. Ja godīgi, ja būs iedots neizšķirts, tas būtu no abām pusēm, es domāju, būtu tāds godīgs, manuprāt, lēmums un būtu bijis ok. Es domāju, no arī skatītāju puses vienkārši, bet ir tā, kā ir vienkārši. Bet es baigi uz to vairāk nefokusējos ar sevis priekšu un to vairs nevar mainīt. Kā bija, tā bija. It is what it is, kā Zauris teica. Tavuprāt, ko tu izdarīji vairāk par Zauru šajā cīņā? Kādēļ uzvara bija jābūt tavā pusē? Vairāk, ko es izdarīju? Jā. Manuprāt,
teiksim, arī raunda beigas vairāk, kas presē arī, kas arī parasti bieži vien ir, ko arī ņem vērā, kurš ir, bija vairāk kaut kādi sitieni, varbūt ar kājām tādi neordināri, ko es trāpīju, man izdevās arī trāpīt labas sitienas tādas, bet, nezinu, iekšējā sajūta vienkārši bija tāda, kad es jūtu, ka viņi ir līdzīgi tā cīņa, bet, man liekas, tas apmēram tā kā divi, kad skrien uz finišu un kad tu jūti, kad jāizspiež visu un kad es iedevu to gāzi grīzdā vienkārši. Man liekas, ka es jādevu visu, lai es uzvarētu, bet, it is what it is. Kas ir tāda neordināra sitiena ar kājām, skatītājiem skatoties? Piemēram, tehniskie sitieni ar kājām, piemēram, tur kaut vai tīri trāpīt galvā sitieni arī, piemēram. Tur kaut vai frontkick, kas trāpīja labu vienu. Pamainīt pa stāviem, piemēram, arī ne tikai low kick, middle kick, high kick. Daudzpusīgāk. Arī centos lekt gaisā ar celu sisti. Kaut kāds vairākas variācijas vienkārši. Ne tā standartā, bet mēģināju vairāk kaut ko, kā saka, kaut kāds savs korongs vienkārši, kad bija iespēja parādīt. Un tas pats arī Zāru, vai tu biji pārliecināts par savu uzvaru, kad tev roku pacēla? Я абсолютно уверен в своей победе. И бой был близким, и он не был спорным. И если мы уж собрались здесь, и мы втроем, как джентльмены, общаемся, у меня есть один вопрос к Кристофу. Если он уверен в своей победе, ответь, пожалуйста, опять же, при всем уважении, мы общаемся спокойно. Что ты сделал такого, чтобы тебе подняли руку? Es teicu, Davai. Ja ne uzvar, tad neizšķirtu. Хорошо. Tad pašā jautājumā es Что varu pateikt arī tev, ko tu izdarīji tādu, lai tev atdot uzvaru. Я тебе отвечу. Я шел все время вперед, я искал атаку. Сейчас я закончу. Второе. Я наносил более акцентированные удары руками. Ты можешь посмотреть бой, и ты увидишь, что я наносил более акцентированные удары. Третье. Я не клинчевал. Когда у нас была близкая дистанция, ты сразу шел в клинч. Четвертое. Опять же, ты можешь посмотреть бой, и вы все можете посмотреть бой еще раз. Когда я наносил жесткие удары руками, ты сразу шел в клинч. Опять же, я считаю, что эти 4, как минимум, пункта позволяют мне забрать победу. Возможно, это был не лучший мой бой. Возможно, это был не 26... сколько получается? Я не выиграл все раунды, возможно. Я смотрел бой, я достаточно самокритичен. Может быть, первый раунд отдал. Но этого было вполне достаточно, чтобы мне подняли руку. Теперь ответь, пожалуйста, ты. Что ты сделал такого, чтобы тебе подняли руку? Или хотя бы, что ты сделал такого, чтобы нам обоим подняли руку? Es tev vairāk presēju vienkārši. Tu saki, ka tu nāc man vairāk virsū, bet cik es atceros, vairāk bija momenti tieši, kad es tev vairāk noprasēju vienkārši pie keidža un nejūtu no tevis tādu baigo spiedienu. Vienkārši tā, kad, ja es tur kādu raundu strādāju kā otrā numuru, tas ir tāpēc, ka es taktiski vienkārši kā kontrkaiders, kas atbild uz pretsitieniem. Я с тобой согласен, что есть вариант, когда человек работает вторым номером, и есть очень хорошие бойцы, которые работают вторым номером. Но в данном случае ты просто защищался, это раз. И говоря про фронт-кик, хороший фронт-кик, действительно хороший фронт-кик. Четко попал в голову, четко попал в подбородок. Хороший фронт-кик. Но за 4 раунда это был единственный один удар, который действительно четко попал в цель. Говоря про концовку третьего раунда и четвертого раунда, опять же, ты можешь посмотреть запись, и ты можешь посмотреть, Томас, запись. Четких попаданий в эти 10 секундах, вот прям четкие попадания, опять же, были за мной. Es kaut kā nejūtu to vienkārši, bet labi, tas ir tavs pieņēmums. Я с тобой абсолютно согласен, что мы выложились на 100% после третьего раунда и после четвертого раунда. И я знаю это ощущение, когда ты выложился на 100%, и ты считаешь, что ты выложился настолько, что ты заслужил победу. Но проблема в том, что твоя команда говорит то, что ты хочешь слушать. И они сказали, что ты победил. Tas tieši tas pats attiecībā par tevi ir. И то же самое про мою команду я могу сказать, что моя команда, я им всегда говорю, ребят, говорите как есть.
выиграл я бой или не выиграл я бой. И они говорили, что я выиграл Nu, бой. tavējā komanda, protams, ka viņi teica, kāpēc tad, piemēram, Manvēls tur daudzi, arī tie, kas skatījās cīņu, ļoti daudz viedoklis, kas pateica, ka nē. Es uzskatu, ka Kristaps ir tik nenormāli daudzi, kas pateica, kas uzskatīja, ka es esmu uzvarējis. Tas arī tā padās. Protams, ka tavu komandu pateiks, ka viņi kopā ar tevi, ka tu uzvarēji, bet Zaur, tu zini, ka ļoti daudz uzskatīja, ka es uzvarēju. Tu arī redzēji, ko cilvēki rakstīja komentārus, vai arī tie, kas ar cīņu pasaulē ir saistīti cilvēki. Viņi arī pateica savu viedokli. Nav tā, ka viennozīmīgi visi atdeva uzvaru. Tev tu pats zini, ka tā nav. Хорошо, я тебе отвечу. Задал ли ты им такой же вопрос, который я задал тебе сейчас? Что ты сделал такого, что ты сделал, за счет чего ты заслужил Bet tad победу? jautājums tāds pats, ko tu izdarīji, lai tev Я atdotu тебе uzvaru? скажу, давай мы можем... Tāpēc es teicu, varēja arī dot nešķirt un būt viss kārtībā. Es teicu, no abām там pusēm не būtu было bijis. ничья. Там не было ничья. Там была моя победа по раундам 3-1 по раундам. Из 4 раундов 3 я выиграл. Jā, protams. Окей. Ну ты так и не ответил на вопрос, что ты сделал, что тебе дали победу. Es izdarīju vairāk. Что? Raunda beigās vairāk bija depresija. Что? Ты нанес удар? Ko tu izdarīji vairāk? Я тебе скажу, у меня были четкие... Tu skaiti vienkārši, ka tu uztrāpīji tur kaut kāds sitiens. Es arī diezgan labi aizsargāju. Хорошо, я тебе скажу. У тебя хорошее было. Действительно, опять же, мы говорим за бой прошедший. Без агрессии, без ничего. Спокойно разговариваем. Также Том знает, я обожаю бои, я четко считаю. Я люблю смотреть и делать очки, считать очки на боях. То же самое я делал про наш бой. Я его смотрел несколько раз. Что было у тебя хорошего у тебя? Опять же, говорю, как со стороны судья. Хороший пара лоу-киков, действительно хороший, но недостаточно хороший, чтобы отбить мне ногу. Хороший фронт-кик. Клинч на ближней дистанции и сумбурные удары на последних 10 секундах 3-го раунда и 4-го раунда, которые, по большому счету, ни один удар не попал в цель. Там же... ну и толкание вот так руками. Там же, в этих же моментах, я наносил на отходе, когда я был прижат к клетке, я наносил пару четких ударов, которые прилетели четко в цель, боковой четко залетел. Проблема в том, что я могу сказать, что я сделал для победы, но проблема в том, что ты не можешь сказать, что ты сделал для победы. Вот и все. Nē, protams, ka es varu vienkārši. Loģiski, ka es varu vienkārši. Так я тебя спрашиваю, что ты сделал для победы? Ты так и не ответил. Es arī daudzpusīgāk, tu arī diezgan standartiski. Vienkārši tavs stils ir rokas augšā stāv. Labi, tu labi aizsargājies, bet arī nav nekāds koronks no tevis. Nebija nekas tāds, wow, tāds super, ko tu man pārsteigtu vienkārši. Tu neko neizdarīji tādu vienkārši ekstravagantu, kas tiek iekrist baigi acīs. Nekas tāds nebija no tavas puses vienkārši. Это профессиональные бои. И мне не нужно... tāds stils, Это jā. не нужно быть экстравагантным. У тебя должна быть хорошая защита и желание победить и идти вперед. У меня есть один вопрос. Опять же, если мы так идем. За все 4 раунда был ли момент, когда ты пропустил удар, и ты почувствовал этот удар? Перед тем, как ты ответишь, я знаю ответ на этот вопрос. Был ли такой удар, который ты почувствовал, что ты его пропустил? Вот только честно, перед камерами, перед всем. Был Jā, es varu pateikt, jā. Un arī es varu pamatot, kāpēc tas bija. Vienīgais sitiens, kas man sāpēja, bija par rīpu, man trāpīja, bet Skābāns ir mans liecinieks, zina to, ka 2 nedēļas pirms cīņas viņš man trāpīja klinčā ar celi tā, kad man rītīgi sāpēja. Un es teicu tev, kad man vecīt mājā bija grūti vienkārši elpot, es teicu to celiem vienkārši man tā iedēju, un man tā rīpa sāpēja. Un tu trāpīji man cīņas laikā pa tejienu, tur, kur man tā sāpīgā riba, un es to jūtos sitienu, man likās, man jātiet no viņa. Es nenoliedzu, tā bija vienkārši. Okay, bet ja man varbūt tā arī nebūtu sāpējusi, es nezinu, vai viņš būtu bijis tik sāpīgs. Tas ir tas pats sitiens, par kur tu runā korpusā? Нет, я говорю про другие удары, потому что я знаю, какие удары он пропустил, в каких ударах ему было некомфортно. Но если он об этом не говорит, не об этом. Korpusā to sitienu jūt galvā nebija neviens tāds sitiens, kurus aizietu aizpeldē. Nevienu brīdi nebija tā. Okay. Тогда зачем ты клинчевал? Tāpēc, ka tu esi īsāks. Tu esi īsāks, man vieglāk ir, ja es tev varu klinčot un celies, es zinu, ka es labi klinčoju. Одно дело ударить коленом и отпустить, другое дело клинчевать. Ты ответь, зачем ты клинчевал в ближнем бою? Как зачем? Ну, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir cīņa. Mans tāds stils ir. Tās cīnos vienkārši. Ну, мне кажется, клинч не самый зрелищный стиль. Var arī neklinčoties, nav problēma par to. Let's go. Mierīgi. Let's go.
Varam paboksēsim, let's- pastīsimies, kā tu let's boksēsi. go. Vienkārši nav Let's problēma. go. Mums Tu būs man, 15 minūtes. Mums Nebaidies. būs Tev arī 15 būs tas apmēram tā parādās, ka tu man pasaki 5 raundus, kad man būs vienam vai vienalga. Saka, es negribēju. Ok, tev var būs tam visam jāiziet cauri. Būs grūti cīņa, davai, gatavojas, kad arī tev nebūs viegli cīņa. Es zinu, ka es man Tā nebūs. kā mēs abi iesim tai cīņai cauri. Protams, Un es esmu gatavs. es zinu, ka man nebūs viegli. Es, protams, zinu. Ja būs Te- 10 raundi, arī tev būs tie 10 raundi Davai, jāiztur. davai, vienkārši let's vienalga, vai go. cik. Es zinu, ka man nebūs viegli. Tā arī, ka tu zini, ka tev nebūs viegli. Tas ir Es zinu, cīņa. let's go, Tu, vienkārši. tu labs cīņotājs, esmu labs cīņotājs. Un mums būs 5 raundi. Bet tu teikt, ka tu nebūs klinčēt. Let's go. Vai ir kaut kas, varbūt, Zaur, kas no sākotnējā cīņas plāna nenostrādāja? Vai Что vai не viss? получалось в бою? Jā, Да, не получалось. Знаешь, мы не были, честно сказать, готовы к тому, что будет так много клинча. Ну вот ты был зритель. Скажи, пожалуйста, было много клинча? bija pietiekami kliņš. Es tā, ja godīgi, neesmu tik diezgan sen skatījos, neesmu otrais nostājies kādu laiku. Мне кажется, что клинч портит бой. Мне кажется. Если это не ММА. Если это кикбоксинг, клинч, он портит бой, мне кажется. Если клинча не будет, будет тут просто stand and bang и поехали. Let's go. Nu, tas pats jautājums arī Kristap tev savā ziņā. Vai tevi kaut kas pārsteidz varbūt no tā, ko Zaurs nes iekšā ringā? Būrī, precīzāk. Tā, lai kaut kas baigi īpaši pārsteigts, nekas tāds nebija. Es zinu, ka viņš ir spēcīgs pretinieks, ar to arī rēķinājos. Un kaut kāda pārsteiguma nebija nekāda. Bet cīņa, protams, bija smaga. Mums abiem gāja diezgan grūti. No tās puses skatoties, ka daudz enerģijas tērējām. Un domāju, ka šoreiz nebūs ne grāma vieglāk. Bet es domāju, ka mēs abi to esam gatavi, ka būs kārtīgs, kas saka, rubaks. Tā kā viņš ir gatavojies, es esmu gatavojies. Let's go! Kā tu jūties, Zaur, pret smagākā svarā uzejot juti? Не, я думаю, это же понятно, что когда ты поднимаешься на 2 весовые Против. категории, это нелегко. И я, скажем так, прихожу в дом Кристофу, в его категорию. Когда перед первым боем была договоренность, я поднимаюсь 77 килограммов, Кристоф всю жизнь дерется в 90 и плюс. У нас был в начале разговор, может быть, давайте 88, чтобы чуть-чуть он скинул. На что Кристоф сказал, что он не хочет. Я хочу. Он сказал, что он хочет 90 килограмм. Я согласился, окей, давайте 90. Сейчас уже прошло какое-то время, я уже привык к этому весу, я спаррингую в этом весе, я тренируюсь в этом весе. Понятно, что легче не будет, но, по крайней мере, я знаю, что ожидать от этого боя. Я знаю, что будет делать Кристоф, и я уверен, что в этот раз он будет это делать еще больше. И легче не будет точно, но мы к этому готовимся. Vai tas, Kristap, arī kaut kādā ziņā neiet zemāk? Tas ir taktisks gājiens arī savā ziņā, vai tas ir vienkārši kam to darīt? Nezinu, tur kilograms. Es esmu cīnījies ar 90 kg, arī ar 115 kg, ar 120 kg. Viņš zina arī, ka man bija bijis pretinieks, kas ir pat 20 kg smagāk par mani. Un nav bijis gūti. Es arī cīnījies, tur nekāda problēma nav bijusi. Te iet runa par kaut kādiem pāris kilogramiem, tā kā nav arī tik nenormāli, nebija liela starpība. Man uz svēršanos bija 89 kg, kas man sen tāds svars nav bijis. Tā plus mīnus, ja es tādā topā formā, treniņa režīmā man ir kaut kā 93. Un visu laiku, man visu dzīvi, plus pēdējie 15 gadus laika, tas svars ir bijis tāds. Izties smagāks, godīgi. Varbūt, ja brīvajā man ir varbūt 95, ja es tur tāds baigi, bet tā man ir tāds, tas atkarīgs ir, kā tu gatavojies, kā tu trenējies. Ja man ir parastais brīvais režīms, ka man nav cīņā jāgatavojas, tad es vairāk varbūt uz zāli paju un varu vairāk ēst, tad man tas svars līdz ar to arī mazāk dzenās nos, bet ja vairāk iet tie treniņi notiek cīņas sportā, protams, vairāk svīšana, vairāk treniņš iet lejā automātiski. Ir īpaši balī dzīvojot, pareizi. Tā, tas karstums pats par sevi tev liek bišķiņ katot. Stundas laikā tu izsvīst mierīgi 2 kg noiet, īzī vienkārši var nomest. Jā.
Varam arī saunā. tieši tā kā saunā to iziet. Varētu novērtēt viens otru kā pretinieki. Kas, tavuprāt, ir tas, ko Zaurs dara vislabāk? Kas ir viņa labākie ieroči? Tīri cīņā. Nu, laba aizsardzība kustās. Tāds, teikt, laba aizsardzība. Var arī kājām iestīt labi lovus. Daudz labi plusi. Bet nav arī tā, ka būtu normāli grūti nolasīt viņu. Nu, zin kā, tie sportiskie sasniegumi, tas rezumē runā pats par sevi. Bet es esmu gatavs, es zinu arī, ko es varu izdarīt, es zinu, ko es varu likt pretī. Tā kā es esmu pārliecināts par sevi. Es nefokusēju tik daudz, ko viņš labi dara vai nedara. Vienkārši es vairāk fokusēju par sevi, kas man ir jāuzlabo savā cīņā. Tā kā viss fokus iet attiecībā uz manu pašu. Nu, tas pats jautājums arī Zār tev. Kas ir tas, ko Kristaps dara visbīstamāk? Nu, kliņš neskaitot. Клинч. Bez kliņša Kristapam nav nekāda pārāk бīstama ieroča. Ногами. Кайс слабость. Хорошо бьет ногами, хорошо двигается. Хорошо двигается, это 100%. Хорошо бьет ногами, это тоже 100%. Хорошо сокращает дистанцию. Ну и опять же, повторимся, с учетом того, что он тяжелее меня, он хорошо использует свой вес. Опять же, в том же клинче он хорошо наваливается и приходится с этим весом бороться. Да. Nu, tas pats arī jautājums atgriežoties nedaudz apkārt. Tu, Kristap, cīnījies ļoti daudz, kur tu Glory bija parakstījis Lion Fight, tu esi izmēģinājis savu spēku ASV, viena no lielākajām organizācijām tajā laikā. Tu varētu teikt, ka Zārs Džavadovs ir labākais pretinieks, ar ko tu esi ticies? Vispārībā? Es cīnījies ar tik daudziem Es zinu, tāpēc tas jautājums arī. Glorijas čempioniem. Tur, pirmkārtām, viņš ir mazākā. Visu laiku cīnījies mazākā svara kategorijā. Es nekad neesmu viņu skatījies kā uz pretinieku. Vienmēr es sekos līdzi un skatījies, kā viņš cīnās. Bet tā vispār ir bijuši... Nu, es arī esmu cīnījies ar smagākiem vienkārši. Protams, kad ir 15 kg smagāks man pretinieks arī bijis cīņā. Ja? Pirmā Glorija cīņa man bija Beļģija. Es iznācu uz sveršanos, man bija 95, viņam bija 115 kg. Man ir daudz labi spēcīgi pretinieki bijuši čempioni. Tā kā, man ir bijuši daudz smagas cīņas. Es visu novērtē, nevar pateikt. Zaurs arī top atlēts. Es zinu, ka arī viņu nav viegli un nebija viegli cīņa vienkārši. Bet es tādām arī gāju cauri. Tā kā pieredze bijusi cīnoties ar spēcīgiem pretiniekiem, tā, tas man vairs nebaida vispār. Un vīri šoreiz likmes būs nedaudz augstākas. 5 raundi, starptautiski tiesneši, gan ringā, gan ārpus tā. Šoreiz nekādas atrunas īsti nevar būt. Un, tavuprāt, tev, Zauri, ir priekšrocība 5 раунду cīņā? Я уже говорил еще перед первым боем, я хотел 5 раундов. Надо понимать, и ты, Томс, тоже об этом говорил в каком-то передаче, что если бой титульный, он должен быть 5 раундов, 100%. Viennozīmīgi. И я был удивлен, что перед первым боем мы почти месяц обсуждали, будет 5 раундов или не будет 5 раундов. Титульный бой должен быть 5 раундов, но это не обсуждается, это 100%. И я очень рад, что сейчас будет 5 раундов. Я очень рад, что сейчас зрители увидят 5 раундов. Я не знаю, будут эти 5 раундов или не будут. Может, кто-то упадет раньше, не знаю. Но я рад, что, по крайней мере, регламент боя будет 5 раундов. И все. Nu, tā kā tam arī būtu jābūt. Un tas pats jautājums arī tev, Kristap, vai tu arī dod priekšroku labāk 5 raundu cīņām? Vai tie 4., 5. rauns ir tas, kur tu vari vēl vairāk gāzes pedāli uzspiest varbūt? Protams, vairāk rauni ir jārēķinās, kad, zini, tas tā kā maratonā, kad tu skrieni garāk distanci, jo grūtāk viņi. Bet attiecīgi 5 raundiem mazliet ir spēks arī jāsadala. Tur arī mazliet taktiski ir tam visam jāiziet cauri. Bet man arī bijuši 5 raundu cīņas, un boksā man ir bijuši 6 raundu cīņas, tā kā es zinu, ka es varu izturēt, un ar to nebūs problēmas. Tā kā es teicu, nebūs viegli ne man, ne viņam. Let's go.
Tā kā nevajag likt uz to, ka 5 rauni man būs paņemts uz to, ka ir vairāk rauni, jo es tur nolūzīšu, man būs grūtāk. Nu, es arī uz to gatavojos. Vienkārši. Es zinu, ok, pielikšu vairāk izturībai. Un nebūs viegli ne tev, ne man. Bet to mēs visi redzēsim, kā būs 12. septembrī Xiaomi arēnā. Nu, pieskaroties nedaudz jūsu varbūt tā treniņu nometnē, sagatavošanās procesam uz šo cīņu, ir kaut kas, ko jūs darāt citādāk šai cīņai gatavoties no pirmās cīņas? Я тебе скажу, что я очень рад, что бой пройдет в сентябре. И я все лето провожу в Латвии со своей командой. Потому что если бы ты знал, как я готовился к прошлому бою с Кристофом, я уверен, ни один здесь, находящийся здесь в помещении не выдержал бы такого ритма. Я встал в 5 утра, шел работал, потом в середине дня шел тренировался и дальше шел работал. Поверьте мне, это нелегко. So you want to be a fighter? Поверьте мне, это нелегко. И когда мне там ребята, которым 25 или 30 лет, говорят, что у них тяжело им тренироваться, мне это смешно. И сейчас, когда я здесь в Латвии со своей командой, мне также приходится нужно работать и готовиться к бою, но это гораздо легче, чем когда ты один в чужой стране, сам ставишь план на тренировку, сам ставишь программу. Да, тренер пишет что-то, но это не то, когда здесь ты под присмотром тренера, скажем так. Поэтому, да, здесь моя душа здесь гораздо спокойнее и радостнее. И, как я уже говорил много раз, Латвия летом – это лучшее место и лучшее время, которое может быть на земле. И я очень рад, что я здесь, что я готовлюсь здесь и со своей командой. Вот все. Nu, tas pats jautājums, Kristap, tavā virzienā par tavu kampu šai cīņai, vai kaut kas citādāk tiek darīts no pirmās reizes? Nu, citādāks ir tas, ka es esmu citā lokācijā. Pirmkārt, es esmu Balī. Un es varu teikt tā, Bleed in Bali, Victory in Riga. Tur šajā treniņu nometnē bijuši kā nekad uzats pārsitu, deguns, tur viss, kas ir bijuši tādi, tas ir normāli mūsu sporta veidā. Tas tāds vienīgais faktors, kas bieži vien nav. Reizēm bija tā, ka cīņā tu nedabūni tādas traumas, kā tu varbūt treniņu procesā dabūt. Bet Balī bija labi trenēties, jauna pieredze, vienmēr jaunā zālē tu vajadzēji, tev vienmēr jāpierāda no sevis, tur neviens nezina, kas tu esi. Varbūt, un arī tas iedod tad papildus, tas uzsit tad nelielu adrenalīnu, tu aizēji jaunā džimā pārbaudi sev vienkārši. Un tas arī ir, manuprāt, ļoti vērtīgi. Un man patīk tas, ka viena daļa treniņu nometnes procesa aizvadīja tur, tagad es atgriežos mājā, jauna enerģija ir, jo Balī nevar skriet, kā var skriet šeit pa Liepā gar pludmali vai pa mežu. Tur brauc motorolleri, tur nav iespējams vienkārši. Tā kā es esmu arī priecīgs, ka es apakaļ mājās esmu, pēdējo procesu var aizvadīt šeit. Un visu, ko var pateikt to, ka uz 12. septembru būšu maksimāli gatavs savā top formā. Zāle, kurā tu Balī trenējies, tā primāri boksa zāle skaitījās? Es vairākās zālēs trenējos. Viens džims bija Balī MMA, kur Leonija brāļi tur vēl trenē? Taiboksā, straikings ar kājām un rokām. Otrs džims paralēli bija Zering, kur atkal tiek akcents vairāk likt uz boksu. Un vairāk zālīts, jo tur tās zāles ir vienotrai blakus un ir diezgan viegli izbraukāt un izveidot labu tā treniņu procesu. Tad būs uzlicis updates uz rokām virsū jaunākos. Nē, pateicoties daudz, jau zinu to man stāstu, kad es satraumēju savu kāju. Tas bija 3 gadu atpakaļ, kad es parakstīju līgumu ar Gloriju vienkārši. Un tā īstenībā bija pēdējā cīņa, neskaitot cīņa ar Zauru. Es nebiju 3 gadus cīnījies kickboksā, ko varbūt neviens nepiemina. Saka, ka smagā kategorija, bet es 3 gadus nebiju cīnījies kickboksā. Bet kickboks vienmēr man sirdī bijis tuvāks, bet es priecājos arī to, ka es iemācījos arī boksēt. Un vispār man patīk viss cīņas sports kopumā. Es esmu vienkārši liels fanāts cīņas sportam. Man patīk gan MMA, gan taiboks, kickboks, boks. Tas ir, kas saka, never ending work. Tu vari visu dzīvi trenēties un mācīties kaut ko jaunu, pilnveidot sevi. Tas ir daļa no tā visa procesa, ko es reāli mīlu.
Kas ir tas, kas visvairāk jums nepatīk, gatavojoties cīņai? Agrie rīti, kaut kādi konkrēti vingrinājumi, treniņi. Kas tev zaur? Ko tu negaidi visvairāk gatavojoties cīņai? Kas ir tas, ka tev, atkal man tas ir jādara, tas sodīts? Что nepatīk? Svars nav jāmat. Нет, Tas atkrīt. Мне не нужно скидывать вес, поэтому я могу сказать, что мне все Tev нравится. drīzāk jāuzliek svariņu uz kājām. Я могу тебе сказать так. Если перед первым боем Кристоп скидывал вес, то перед взвешиванием, точнее, то я перед взвешиванием был у мамы дома, скушал пахлаву и поехал на взвешивание. Вот и вся разница. Pilnās ir. Kas tev, Поэтому Kristap? сейчас на самом деле нету, что... Тебе надо это любить. Если ты хочешь драться, если ты хочешь драться в том возрасте, в котором мы с Кристопом, тебе надо это любить. Если ты это не будешь любить, то ты просто в этом спорте так долго не протянешь. Вот и все. Zelta vārdi. Tu varētu piekrist tam visam. Tās ir tādas emocionālās šūpoles. Protams, ka nenoliedz to, ka ir dienas, kad tev sāp viss malas vienkārši. Gatavojoties, tu jūti, ķermenis jau ir, viņam ir jāatjaunojās. Tas viss ir daļa no procesa. Ja tiešām tu to lietu mīli, tās sāpes, tas viss paliek otrā plānā, un tu vienkārši ej un dari tiešām to, kas tev patīk. Un pārējais paliek otrā plānā vienkārši. Tas viss ir normāli. Lai kaut ko... Jo smagāks process, jo saldāk uzvar. Tā kā nekas labais nenāk viegli dzīvē. Tā viss dzīvē ir jāizcīna vienkārši ar grūtībām. Tieši tā. Pilnībā tev piekrīt. Bet runājot par 12. septembra cīņu, laikam jautājums, kas šoreiz būs citādāk? Я скажу, чем я недоволен был. Я скажу так. Мы исправим то, что было плохо в первом бою. Если я говорю про себя, было плохо то, что было мало ударов. Я с этим вполне согласен. Было мало ударов в моем исполнении. Теперь этих ударов будет намного больше. Гораздо больше будет этих ударов. Во всем остальном, я думаю, все будет точно так же. В том возрасте, в котором мы сейчас, в том положении, в котором мы сейчас, мы не можем менять. Бойцы не меняются. Я не стану лучше двигаться или бить вертушки или еще что-то. Я буду делать все то же самое, что я делал, просто гораздо больше. Вот и все. Kas, Kristap, ko skatītāji var gaidīt jau no paša pirmā raunda no tevis? Vai kaut kas citādāks tev ir azotē? Es varu neiešu izstāstīt visu, ko es... Bet tā, kaut kāda sneak peek iedod mums trailerīt paskatīties. Var gaidīt to, kad es būšu sagatavojies, būšu formā un var gaidīt labu aizraujošu cīņu, kā es jau minēju iepriekš, ka būs kārtīgi uguņošana. Tad es domāju, ja ne tā kā iepriekšējā reizē, varbūt pat vēl labāk. Tā kā ir gatava, ka būs no manis laba cīņa, darīšu visu, lai uzvarētu un lai būtu maksimāli gatavs. Tas ir, ko mēs ejam uz mērķi un manā galvā ir tas fokus, ka man tas jāsasniedz mērķis un viss. Es tā noskaņojos. Es ielicu visu to smago darbu, ne jau lai aiziet zaudēt, es aiziešu, lai uzvarētu. Tāds ir mans mērķis, tāds mans fokus un to es iešu un darīšu. Tu man tagad labi ievirzīji nākamajam jautājumam. Kā beigsies šī cīņa? Tavs pareģojums. Es neesmu pareģis. Zinu, bet... Visu, ko es vēlos, lai beidzās ar mani uzvaru. Priekšlaicīgi tu vēlēs uzvarēt? Ja viņi beidzās priekšlaicīgi, tas ir, protams, plus. Bet es nevaru paredzēt tādas lietas. Visu, ko es varu izdarīt, ir Ты действительно веришь, что ты досрочно можешь выиграть? Es to neteicu vienkārši, bet viss ir iespējams vienkārši. Когда ты последний раз выигрывал досрочно? Man ir bijušas... Когда? Man ir... Kad? Да. В каком году? Nav daudz cīņas varbūt, bet ir bijuši, jā. Bet nesāksim šito teikt, kas, ko, ar ko. Tad mēs arī sāksim ar Bārtu tevi. Mēs ar teicu, tu esi tagad arī visu laiku arēnā Rīga cīnījies, ar kur es esmu cīnījies. Pamēģini tad arī pacīnīties tur, kur es esmu cīnījies. Tu Holandē, piemēram, dzīvojot vai kaut kur citur. Tur nav viegli pretinieki. Вопрос в том, ты действительно веришь, что ты выиграешь досрочно? Es teicu, es neesmu uzlicis to savu plānu, es esmu uzlicis savu plānu uzvarēt. Es teicu, ja tā notiek,
tad, protams, tas ir tikai plus, un par to es būšu priecīgs. Bet es neesmu uzlicis plānu to, ka es tev nagautēšu. Bet es zinu, ka ir iespējams, es varu uzsist normāli. Un, tā kā es zinu, ko es varu izdarīt, un redzēsim 12. septembrī. No, Zaur, tas pats jautājums pie tevis. Tu izskaties, ka vēlies piebeigt cīņu priekšlaicīgi. Tas būtu pareizi tā teikt? Я думаю, что чтобы не было больше вопросов, бой должен закончиться досрочно. Tad nekāda jautājuma vairs nevienam nevar būt. Тогда Nevar точно не будет никаких вопросов. Если один из нас будет лежать, а второй из нас будет стоять на ногах, то тогда у зрителей не будет вопросов. Вот и все. Pilnībā piekrīt. Vai Если же после 5 раундов боя по очкам я не отрицаю, что у Кристопа опять будут недовольства и вопросы. Nu, kāpēc tu tagad tā pasaki, Kristap, tur viss arēna izšuva, bet tu nedzirdēji to pats? Neliec visu uz manību vienkārši. Не все же. Nu, visi tas ir dokumentēts, visi ir nofilmēts un nav jau jēgas. Ты мне так и не ответил на вопрос, что ты сделал такого, за счет чего тебе дали бы победу. Ну, за счет чего? Ну, вот это хороший вопрос. Тебя поддерживают, я тебе скажу, опять же, при всем уважении. Знаешь, кто свистели в арене? Те, кто поставили ставку на тебя и проиграли. Вот и все. Поддерживали те, кто там друзья, кто приехали из Лепы. Вот и все. Поддерживали те, кто, может быть, в боях не очень хорошо понимают и думают, что... Опять же, спрошу тебя, вот скажи, 10 ударов в блок или 1 удар точно в цель? Что более ценится больше? Precīzi trāpījums ir jāvērtē augstāk. Кристоф, 10 ударов в блок или 1 удар точно в цель? Что судьями ценится больше? Nezinu, tavs precīzos sitiens man tur sejā vispār nekas nebija. Tā kā es viņus īsti neatceros un nejūtu. Ты не ответил. Что ценится больше? 10 ударов в блок или 1 удар в цель? Вот ты судья. На что бы ты больше оценил бы? Ne, nu, protams, skaidrs, precīzos sitiens. Loģiski, tas tieši tāpatās arī, ja tu nāc man virsū, tu vari būt darboties kā pirmais numurs, es varu skraidīt pa ringu. Vienalga, tev nedos par to numuru. It kā kopējā skatā var pateikt, kas vairāk ir, kas saka, pressure līdz ir, bet skait par punktiem, kurš izdarīs precīzāks sitiens. Vai ir kaut kas pēdējie vārdi, ko jūs vēlatos viens otram pateikt pirms 12. janvāra? Es varu pateikt, novēlu Zauram, lai nebūtu traumas, lai būtu gatavs 12. septembrim. Jā, tas arī viss. Я могу сказать, что точно так же, чтобы не было никаких травм, ни во время подготовки и не после боя не было никаких травм ни у меня, ни у Кристопа. Мы прошли уже в этом спорте очень-очень длинный путь, очень долгий путь. Мы вместе начинали, это еще в начале 2000-х. И сейчас между нами, я надеюсь, с моей стороны точно нет никакой агрессии. Мы взрослые люди, у нас абсолютное уважение. И после боя также, я надеюсь, это сохранится. Да, в бою мы будем стараться друг друга убить, это 100%. Мы будем стараться друг друга нокаутировать и сделать друг другу больно. Но я хочу и я желаю, чтобы после боя, независимо от того, как он завершится, мы пожали друг другу руки и пошли дальше своим путем. Ļoti labi teikts. Es jums novēlu tieši to pašu, bez traumām, lai jūs cīņā ieiet cik vien veseli un 100% jūs varat. Šajā sportā, protams, tā kā Kristof pirms tam pieminēja, reti, kurš ieiet bez mikrotraumām, bez kaut kādām apslētām traumām, tad es jums novēlu to. Un nekādas diskusijas vairs, laikam, lai pēc cīņas nebūtu, lai mums būtu viens skaidrs uzvarētājs, nevienam nekāda jautājuma nebūtu. Un to es arī jums novēlu. Pats galvenais, lai ir skaista cīņa, lai cilvēki nāk un izbauda un saka, wow, man pat tā cīņa patika, jo mums kā sportistiem bija svarīgi tas, ka jā, ir forši, ka tu uzvari, bet arī vēl labāk, ka pasaka, ka man tavu cīņa patika. Un lai būtu laba cīņa, jābūt 2 spēlētājiem. Tā kā labam deju partneram jābūt, un tev ir labs deju partners. Iepriekšējā reiz tas izdevās, un cerams, ka šoreiz arī būs tā vara. Все верно, Кристоф говорит, для хорошего танца нужны двое. И двое делают бой, это 100%. И я думаю, это хороший момент, когда вся арена, 10-12 тысяч зрителей и 2 взрослых мужчины, 2 ветерана спорта
показывают зрелищный бой. Я думаю, это стоит того, чтобы это посмотреть. Viennozīmīgi. Gan visi pārējā Latvija gaidīs šo vīru danci 12. septembrī. Tiekamies šajā arēnā.